Re, nu, rudens. Kurš to būtu domājis, ka man kopš augusta nesnāks ierakstīt ātrāk video? Nē, nevienam tas nevarēja ienākt prātā. Bet, nu, reku, zili brīnumi tomēr notiek. Te nu es esmu, čau oktobrī. Kā jums iet? Man šorīt nācās skatīties pašai savu iepriekšējo video, lai atsvaidzinātu atmiņu, ko es tur īsti rādīju un stāstīju. Tur bija daudz zeķu, pagāns, tamborējums. Faktiski tieši tas pats ir arī šoreiz. Reku sēžu sildos pagānā. Daudz zeķu, ko parādīt atkal ir. Nu, labi, ne tik daudz. Un tamborējums. Bet tas ir pabeigts un iekļuvis pabeigto darbu rubrikā. Sev, tamborējums. Te nu tas ir. Visā krāšņumā, visā kvadrātā. Vairāk kārt jau ir uzvilkts. Ļoti patīk. Gribu vēl vismaz 5 tādus dažādās krāsās. Par dziju stāstīju pagājušreiz. Tad vairāk jau ne. Ja vienīgi 2 vārdos, kas ir Knitcrate, merino miks ar linu un zīdu. Lieliski. Skaitīt nemāk, tie bija 7. Anyhow, esmu mežonīgi apmierināta ar itin visu. Nu labi, ja akurāt gun to my head un man pie kaut kā ir jāpiekasās, es piekasīšos pie šitās sākuma vietas. Jo pavisam aizmirsu, kad iesāku, kā savienojot riņķi ir jāuzmet vēl papildus 2 gaisa cilpas. Nu, vai cik tev tur vajag tajā aprakstā, pieņemsim. Man vajadzēja 2, un es tās izlaidu. Līdz ar to pirmie 2 kvadrātiņi, neskaties uz mani kamera, ir nevis kvadrātiņi, bet nezināmas izcelsmes ģeometriskas figūras, kas, nu, kaitina. Bet citādāk, nu, pilnīgi viss patīk. Nu, labi, ja vajag vēl vienu kasaku, nu, tā pilnīgi, tad tas, ka tas ir priekšā, nevis aizmugurē. Jo jūs varētu jautāt, kāpēc man sākuma vieta ir priekšā, nevis aizmugurē. Varētu jau uzlikt aizmugurē, un tad es to nekad neredzētu, un tas būtu, it kā nekad nebūtu bijis. Bet, redz, tur ir loģika. Sākotnējais plāns, ka, nu, sākuma vieta būs aizmugurē. Jo, nu, es ieraudzīju vārdu. Ko es teicu? Jā, sākumā tu uzmet tās savas gaisa cilpas, un tā ir tava apkakle. Tad nākamais solis ir sadalīt to 4 daļās. 2 piedruknes, priekšu un pakaļ. Un dažas apraksts, nu, tas pēc kā es tur sākotnēji te mēģināju vadīties, saka, ka, nu, tur X daudzums pleciem, piedruknēm, Y priekšai un mugurai ir mazliet vairāk nekā priekšai. Respektīvi nav tā, ka vienāds daudzums priekšai un aizmugurē. Nu, un tāpēc viss bija it kā ok. Es iesāku, jo es redzēju, ka, nu, izskatās mazliet nesmuki, bet ārdīt negribēju, par jaunu taisīt negribēju. Un tad domāju, nu jā, jau ir aizmugurē, es to nekad neredzēšu un ir ok, es varu to izdzīvot. Bet laika gaitā, nē, vispār principā pat līdz tam, kad jau biju pabeigusi. Un tad es piemērīju abejādi un sapratu, ka man tomēr priekšējais bamperis ir lielāks nekā muguras kupras, it kā vēl nav izveidojies tik liels. Un man to platāko daļu vajag priekšā, jo te padusēs, nu, mazliet tā atšķirība bija ļoti maza. Es neteiktu, ka tas ir tāds, nu, drastisks difference, bet man patīk, ka tomēr labāk kā izskatās un kā sēž, kad pakaļ ir priekšā. Līdz ar to man priekšā ir šis neglītumiņš.
Sākumā domāju, varbūt tur baņķiku piešūt brošu, bet, kā redzat, tur joprojām nekā nav, un es to esmu vairāk kārt jau uzģērbusi, un visā visumā mani šis drēbes gabals ļoti apmierina. Jā, patīk piedurkņu platums un garums, stāva platums, garums, viss pārējais, un adītie valnīši. Tie, manuprāt, vienkārši tik labi nobeidz šito visu, jā, un krāsa patīk, viss patīk, nenormāli, gribu vēl reāli vairākos toņos un tiri-piri, varbūt kleitu, varbūt ar tēkrekla piedurknēm, kaut ko. Bet, principā, jēgas fantazēt šobrīd nav, jo dziļi šaubos, kā es, ja arī iesākšu agrāk pavasarī. Tas viss par to. Tagad otrs pabeigtais darbs ir zeķes. Es te vienā dienā izdomāju, ka gribu adīt zeķes un adīt tā bez iemesla. Respektīvi bez, ne sev un nedz arī konkrēti kādam dāvanām. Vienkārši adīt, lai man būtu un lai izadītu savus zeķu dzīves pārpalikumus. Un tad arī tikt pie dāvanām. Jā. Bet tā kā četkārtīgo es īsti vairāk zeķes adīt negribu, es to lieku divos diegos un ar 3 mm radām biežu ārā zeķes. Random izmēri, random viss pārējais, vienkārši parastas zeķes, kas tajā brīdī man ienāk prātā. Tad šitie man, piemēram, ir divas, kas man te baigo firma ir? Drops. Kaut kāda drops Fābel, varbūt. Fābel dzija. Divos diegos. Kaut kas puslīdz strīpēns un kaut kas vienkārši bēšīgs. Purngalos ieliku vēl klāt, bet aizvietoju vienu dropsu ar Novitu. Šitas actually ir džempera brūnais, ko arī var mazgāt ar 40 grādos, un tas mazliet man bija tā kā baigi important, jo, ja es dāvinu, tad man vajag oficiāli tāds zeķu dzīves, lai cilvēks var, ja izmazgā, tad nav tā kā aiziet pa burbu mans darbs. Tā kā jā, viens pāris, gatavs. Un tam ļoti ātri sekoja nākamais, jeb, viena zeķe, otra jau ir procesā, seko līdzi. Šitā savukārt ir totālākā Novita. Divās kārtās, zaļš ar dzeltenu, un te ir zaļš ar citu zaļu. Šitem bija 13 valdziņu uz vienas adatas, un kaut kāds, 42 izmērs varbūt. Šitem ir 12 valdziņa, bet tāpēc, ka nav rievotais adījums, izskatās lielāka, ne? Bet, tas kaut kas tāds brīvais, jo derēs, vairākiem. Pat man, es varu uzģert un ir diezgan cozy. Man ir 38, 39. Tā kā jā. Viens ar pusi pāri gatavi, vēl daudzi, man liek, nemelosim, vēl vismaz vēl viens, varbūt 2 taps. Jā, un tad, adīšu, izadīšu visus savus fingering, majority uz savus fingering dzies krājumus un tikšu pie zeķēm. Man liekas, tas ir ģeniāls plāns. Un beigās izlemšu, kam to dāvināt. Būs Ziemassvētku dāvanas. Pirmo reizi tā saulaicīgi un atbalansēti. Tā, ko vēl var pastāstīt? No frill jaka, pat ja arī ir pakustināta ļoti maz, tad to es nemaz nestiepu līdzi. Tur nav ko rādīt, nekas īsti nav mainījies. Pagaid, man ir svarīgākais.
jauns iesāks darbiņš. Un tā ir... Nē, pagaid. Vasaras beigās sāku tur apskatīt savu progresu Rūbingo un sapratu, ka ir laiks beidzot iegūt savā īpašumā Rūtas Dundagas svētku lakata aprakstu un to arī iesākt. Un tos arī izdarīju. Un šeku reku. Mans zilais brīnums, zaļais, čia jums tāds baigi zils izskatās, ir te. Nē, otrādā. Adu no 4 konusiem ar dažādiem sastāviem no Yarns from Italy. Viena mums ir mohēra, bet uz polimīda. Tad mums ir 25 merino, 5 kašmirs, 25 viskoze un 25 RP. Mans šefienes iniciāļi, labāk neatcerēsies par to. Un vēl modāls 60% un 20 merīnu vilna. Lūk, tās ir manas konusienes. Un bumbulīšos vēl es klāt lieku tumši zilu, Filkolanas, nē, Arveta, Filkolana, nu, kuru no tām ir brenda vārds ar tā skitsilku, kas ir pārpalikumi no jākas kodīju vairākas gadu atpakaļ. Nu, viss sākās ar to, ka es ieraudzīju Austras lakatu, kurš arī ir vienā krāsā, tāds balts, nu, gaišs vismaz, jātmiņa nevir, un viņai bija bumbulīši citādā, mazliet tumšākā, nu, mazliet citādākā krāsā, un es sapratu, ka man arī to vajag. Ilgi mēģināju izvēlēties pieskaņotāko toni, bet ar tumšu zilo beigās aizgāju, un man liekas, tas ir ļoti labs variants. Sākums negāja viegli. Paldies Rūtai par video, jo, jeibogu, bez tā es tik tālu nebūtu tikusi. Nezinu, vai es principā tik glupa, vai tajā dienā es vienkārši nevarēju neko uztvert, bet no lasīšanas man galīgi nekas nepielēca. Bet ar video viss diezgan raitais gāja. Pat 5. bumbuli beigās jau varēja no galvas gandrīz vai uzvadīt. Bet jā, smagi gāja, bet tas ir noteikti vienkārši mans emocionālais stāvoklis, nezinu. Nu, es ļoti daudz mācos, jau esmu iemācījusies, nu jau aizmirsusi arī būs atkal jāatkārto, jo neesmu kustinājusi kopš vasaras beigām. Bet, jā, bumbuļus pirmoreiz šitā ādu, jauna īso kārtu metode. Nu, jau, protams, aizmirst atkal būs jāatkārto, bet nu, fakts ir tāds, ka jā, ļoti daudz ko mācos, tāpēc arī iet mazliet ilgāk priekš manis nekā, nu, varbūt your average Nica pieaudzējiem, jā, ļoti daudz visādu interesantu feature. Un, jā, ļoti priekš par to, kas man sanāk. Ļoti viegla, gaisīga villainīte man top, un es tiešām nevaru sagaidīt, ka tā būs pabeigta. Būtu tā kā jāiesāk. Jā, baigi patīk šitie bumbulīši, un šitā viņas tirināt tā kā krūtsgals. Labi, draugs saka, tās ir melens. Nu, tas tā kā jā. Vai nu krūtsgali, vai nu PG melens. O jā, davai apsēdies te pie loga parei, kāpēc ne? Nevienam nav. Tālies, kad man ir video. Adu ar 3 mm adatām. Un ļoti lepojos ar to, cik tālu esmu tikusi. Manuprāt, esmu apstājušies pie kārtējās burbuļu joslas, burbuļu. Nebūtu slikti turpināt, tā kā ceru es saņemšos un turpināšu.
adīt no 4 konusiem nav tik neiespējami, kā sākotnēji likās. Nav viegli, bet to var izdarīt. Vienu brīdi domāju, ka varbūt ir jāsatina kūciņas, bet tad slinkums uzvarēja un domāju, ne, davai pamēģināsim vienkārši tāpat adīt. Un tad es viņus nolieku uz zemes, un tad es viņus valku augšā tā vienmērīgi. Viss izdodas, respektīvi. Piedīt klāt citas krāsas burbuļus un bumbuļus, protams, maksā savu. Tad ir daudz gali, bet es domāju, ka to varēs kaut kā diezgan akurāti paslēpt, nosnipīt, plus sapfilcēties gan jau matiņi un būs ok. Tā kā, jā, mans Tundaga svētku lakats top un šobrīd ļoti patīk. Tagad tas arī viss. Par plāniem īsti nevienu, tā skaitā sevis midināt, es īsti negribu, bet noskatoties Ligitas 3. apraidi, kas vispār a priori ir vienkārši liels jēj, man ļoti liels prieks un laime par viņas video. Bet jā, 3. sērijā viņa sēdēja lielas apkaklas kleitā un runāja par terazo džemperi, kam arī ir liela apkakle. Un es arī esmu adījusi jau terazo, man tas ir, man tas patīk, es gribu vēl vienu, bet laiks rādīs. Aside from vēl zeķes, man īsti plānu nav, nekādus arī nekaļu. Līga mēģināja man pierunāt uz Ziemassvētku džemperi, jā, ideja man patika, bet varbūt uz nākamo gadu. Tagad ne. Arī par nākamajiem video īsti solīt neko nevaru, jo šo telpu arī šogad mēs ziemu nekurināsim. Līdz ar to mana video vieta iesals. Ja vien es nenākšu šeit tā pilnībā saģērbusies. Tā kā jā, laiks rādīs visu. Uz to brīdi vienkārši teikšu vislielāko paldies par skatīšanos, par komentāriem, par visiem īšķīšiem. Jūs esat varen foršas. Novēlu jums mierpilnu rudeni. Līdz nākamajai reizei. Atā! Principā vajadzēja ārā filmēt, te ir daudz super nekā iekšā. Kaut arī man ir šitie pretekļi, kas man ļoti traucē, vai ne? Rekot viņai dibenā.